Rakstam mēs ceturtdienas vakarā, un tas nozīmē tikai vienu, ka sestdien no rīta Tonijs Gardameistars sēdīsies iekšā šajā automobilī, kas ir aiz mūsu muguras, un dosies trasē. Robert, pavisam īsi, kāda ir automašīna un ko viņš dara Tallas rallijā? Tad automašīna Mitsubishi Pajero MPR9. Tā ir mašīna, kas kādreiz vinējas Dakar 2000. gadā, un šobrīd viņi tiek sagatavot Krievijas čempionāta posmam. Tāpēc visiem Latvijas skatītājiem, kas apmeklēs Tallas ralliju, būs iespēja redzēt, kā Tonijs Gardameistars brauc ar apvidus automašīnu. Nu, tas viņam tā pirmā pieredze ar apvidus automobīlu. Jā, ar apvidus automašīnu rallijā viņš brauc pirmo reizi. Tas būs tāds diezgan labs atskaites punkts Latvijas rallistiem, cik tad ātri var pabraukt ar džīpu, jo, Mašīna speciāli sagatavot, tur ir kaut kāda arī knifi tāda, kas ir tikai Tonijam. Nē, pašreiz ir tā, kad mēs esam Ādažos un sagatavosim mašīnu, regulēsim priekš tramplīniem un lekšanas par bedrēm, tā kā būs Krievijā, bet naktī viņi tiks pārsēdināti zemāk pa 20 mm un atkal pārregulēt priekš ralliju, respektīvi, lai mēs 2 dienās varam noregulēt mašīnu diviem atsevišķām trasēm. You know, on the right, yeah. On the road, main road, the big road. Tonijs Gardameistars šobrīd iemēģina automobīli un tad tiek pārbaudīts, kas tur kūp, kas nekūp, kā smiltis. Tonija, how you feel in Latvian suns? Very soft and, it's similar. Kādas ir Latvijas smiltis? Latvijas smiltis ir ļoti līdzīgs Astrahaņas sacensībai. Kāpes ir mīkstas, ļoti viļņainas. This area is especially similar like motocross. Okay. Saka, vai tavs auto ir gatavs sacensībām? Domāju, ka mašīna ir gatava. Protams, šis ir klasiskais rallijs. Un ar šo mašīnu mēs tikai šobrīd veicam dažas pārbaudes. Not for so good for this car, but that's more testing for us. Okay. How you know about Ko tu zini par Tallas ralliju? Godīgi, neko. Neesmu līdz šim tajā piedalījies. Esmu bijis Kurzemes rallijā, Latvijas rallijā un domāju, ka Tallas ir ļoti līdzīgs pēc savu formātu. Rally Kursama and Rally Latvia, but I think Tallas will be similar. Sestdien, cikos tad sāksi? Cik zinu, pirmā mašīna uz startu dodās 3:00. Mans starts ir ap 4:00. Protams, vai esi gatavs sacensībai? Bet kā savādāk. Yes. You're ready to race? Sure. Tonijs ir gatavs sacensībām. Mēs arī visus aicinām doties sestdien. 3:00 ir starts, tā kā esiet gatavi ierodieties redzēt, jo tādus čempionus redzēt šeit Latvijā, ne katru dienu sanāk. Tā kā aicinu visus, Tonijs Gardameistars, Arnis Blodons speciāli, labrīt Latvija. Tā kā visi projām uz ralliju.